Sāksim varbūt ar puķu traukiem. Tie nokarnieku lodi, lielāki, mazāki, ko mēs varam likt augus iekšā un iekārt speciālos statīvos, vai arī kaut vai koku zaros, vai speciāli ķēdēs un laist uz leju, teiksim, no balkonu margām. Tālāk parastie keramiskie, parastie mālu podi. Man šis variants ļoti patīk, un es tā iedomājos, ja mēs ņemam tādos mālu podos, tad viņi varētu būt dažādas formas, dažādi lielumi. Viņiem būtu jābūt visiem vienādiem, vienāds krāsas, jo šeit mums ir jāizceļ tas ziedu skaistums un kompozīcijas skaistums, un podām ir jābūt tikai tādām kā palīgam šajā lietā. Tā. Dažādi pinumi. Šiem pītiem traukiem ļoti interesanti ir tas, ka daudz trauku atgādina dārza aprīkojumu. Piemēram, šis ir izgatavots kā lejkanna. Traukiem iekšā ir plēve, polietilēns, un tas ir vajadzīgs, lai zeme nebirtu cauri. Bet ir tāda lieta, kad plēve nelaiž cauri ūdeni un gaisu, un tāpēc būtu ieteicams tā sīk viņu sadurstīt, lai liekais ūdens varētu noticēt un arī gaisa piekļūt klāt. Ļoti dekoratīvi izskatās, daudz varianti ir, ko varētu stādīt šādos traukos. Pītie grozi, pītie iekaramie grozi, tad tādiem mazākiem augiem pie sienas, ko piestiprinātu šāds grozs. Te varētu, teiksim, vienā pusē likt kādu zaļo nokarano augu, kas uz leju krīt, un šeit, piemēram, stāvo pelargonija, kas uz augšu aug. Tā. Arī lielāki, mazāki šāda grozveida podi interesanti izskatās. Laiviņas, kur komplektā ir divi lielāki un mazāki, tos mēs arī varētu abas divas kopā likt. Te sīkākos augus, teiksim, lobēlijas iestādīt un te krumveidu petunijas, un abas likt kopā, lai viņi tādu skaistu grupu veido. Ir tādas lielas dārza kastes izveidotas no materiāla, ko droši var atstāt ārā, un tāds stikla šķiedras materiāls droši var atstāt ziemā ārā, un viņas ir ļoti izturīgas. Tas ir kastes uz ilgiem gadiem. Viņas ir arī lielas un dziļas, var stādīt augstam lielākas sakņu sistēmas. Tos puķu traukos būtu jāsako līdzi tam, lai apakšā būtu puķu podā caurums, kur noticētu liekais ūdens. Kā jau teicu, pītajiem groziem, kam polietilēna plēve ir iekšā, būtu jāsadurst, lai ūdenim, kur noticēt, un gaisam piekļūt. 5 centimetru biezumā beram keramzītu vai oļus. Ja gadījumā mūsu podām nevaram uztaisīt apakšā caurumu, tad tas tomēr aizturēs purva veidošanos, tā saucamā purva veidošanos. Tas gan attiecās uz tādiem laika apstākļiem, ja ir ilgstošs lietus. Un varbūt arī ilgstošā lietus gadījumā mēs varam kaut kur nolikt zem kādas pajumtes, jo parasti jau ir karsta vasara, un šo vasaru sola ļoti karsta, un tad parasti ir tieši tās ūdens problēmas. Dažāds piedāvājums augsnes maisījumiem, ko varam likt šajos traukos. Visi augsnes maisījumi, kas domāti balkona puķēm. Visi universālie augsnes maisījumi. Ļoti laba ir 55 litru iepakojumā mūsu veikalā atrodamā dārza melnzeme.
visas šīs augsnes ir kopā ar mēslojumu. Šis mēslojums pietiek kaut kur 3 nedēļas, ne ilgāk. Tad sākam papildu mēslojumu. Jā, vēl var arī lietot kūdru substrātus, neutralizētos kūdru substrātus, kas ir kopā ar mēslojumu. Tie podi vienkārši vieglāk, ja kūdri ir vieglāk par zemi, un tad, tā kā vieglāk, ja pārvietot, tas ir tas kūdrs. Plus un mīnus ir tas, ka viņi ļoti ātri žūst un kaust. Tā kā, es ieteiktu labāk to gatavo speciālo augstu. Mēslojumiem visus podus, lai tie bagātāk ziedētu, dabīgi ir jāmēslo. Reizi 2 nedēļās minimālais ir jāmēslo. Varētu arī 10 dienās, bet varam palikt, ja viss normāli aug un zied, pie 2 nedēļām. Vīva mēslojums bagātīgai ziedēšanai. Ir jebkurš kompleksais mēslojums, šķidrais, tas ir vieglāk atšķaidīt un samēslot podus. Var lietot arī slāpekļa mēslojums. Tā kā tie tikai viengadīgi aug un vasaras beigās tāpat no viņiem mums jāatvadās, ka var lietot slāpekļa mēslojumu reiz, 3 nedēļās, un tad viņš dod tādu spēcīgas lapas, to zaļo masu, tādu daudz veidojās ļoti daudz pumpuri un ziedi, bagātīgi zied, bet atkārtoju to var darīt tikai vasaras augiem, kas mums priecē vienu vasaru. Tātad laistīšana. Varam mēs podu virsmas apsekt ar priežu mizu mulču, tā tomēr aiztur mitrumu. Ja nē, tad jāskatās ļoti pēc laika apstākļiem. Ja nav lietus un ir ļoti karsts, tad poda augi jālaist pat 2 reizes dienā. Podā augi zeme ļoti substrāts izžūst. Jālaist no rīta un vakarā. Karstā saulē nelaistam, jo ūdens pils var apdedzināt lapiņas. Tad no rīta un vakarā tad auga arī paspēja uzsūkt ūdeni. Ļoti labi dārzā laistīt ar lietus ūdeni. Ja laistam no šļūtenes, tad ievērojam, kad tāds ar stipru spiedienu laistīt augam, tas ir tā saucamais auga šoks, tā lēni pagriezt vaļā to strūklaku, to strūkliņu tādu mazu, lai viņi pa priekšu samitrinātu visu augstu, lai vienkārši ar to strūkla spēku neizsistos ūdens cauri zemē un nemaz nepaspētu augstni samitrināties. Tā lēnām, uzmanīgi un pārliecināties, vai katrs augsts tiešām ir apliets un savs, vai nav tikai aplieta augstnes virskārta. Tas būs vēl sliktāk. Augstnes virskārta paliks cieta un gaiss mazāk piekļūs zemē un saknēm.